Mani sauc Baiba Žiga, es esmu organizācijas Impulsum dibinātāja, vadītāja. Ar šo organizāciju jau pēdējos 5 gadus mēs esam strateģiskā līderības attīstības organizācija un ļoti daudz darbojamies ar šīm tēmām tieši ārzemēs, bet pirms 4 mēnešiem atgriezos atpakaļ Latvijā. Un arī visu pieredzēto pēdējo gandrīz 15 gadu laikā ārzemēs esmu salikusi kompakti un atnesusi uz Latviju, bet tieši vēlējos pievienot vērtību izglītības sistēmām. Un tāpēc esmu arī atradusi partneri, Madaru, Budavu, arī citus cilvēkus, kas ir mūsu komandā, bet mēs tā kopīgi tieši darbojamies ar programmu izstrādi un ar tādu lielā vīzija tādas mācīšanās ekosistēmas izveidi, kur mēs visi kopīgi varam darboties. Madara, būtu ļoti interesanti no tevis, varbūt dzirdēt pāris vārdus, tāpēc, ka tu gan kā pedagogs, gan kā mākslas terapeits, gan kā vecāks, varbūt no izglītības sistēmas skaties no daudz dažādām šķautnēm. Kāpēc šādi pasākumi vispār ir vajadzīgi un svarīgi, jā? Labvakar vēlreiz visi dārgie ciemiņi. Priecājos jūs visu šeit satikt Zilītē, vienā no izglītības iestādēm, Bauskā. Un šāda pasākuma nozīmīgums mūsuprāt tur ir ļoti daudz dažādas šķautnes un dažādi iemesli, kāpēc būtu vajadzīgi arī mums šādi pasākumi. Ja mēs skatāmies no tāda pedagoģiskā skatu punkta, tad skolotājiem bieži vien pietrūkst tāda vide, kur mēs atnākam un varam runāt un varam brīvi justies, un mums nav jāpilda kaut kādi uzdevumi vai jāpilda ideju formas un tā tālāk saistībā ar darbu, bet mēs varam vienkārši atnākt un runāt par to, kas ir mūsu profesija, kā mēs to varam pilnveidot, radīt idejas, radīt iedvesmu un tajā pašā laikā meklēt šajā darbā to vieglumu sajūtu, darīt darbu viegli, darīt darbu patīkam, lai tas nav sloks, lai tas nav apgrūtinājums. Un mūsuprāt šāda veida pasākumi, vide, kuru mēs varam brīvi justies, un runāt un dalīties ar pieredzi arī ar starptautiskiem cilvēkiem un zinošiem. Tas ir lielisks veids un lieliska iespēja mums augt un veidot nākotnes izglītību. Tāpat arī sadarboties ar vecākiem un aicināt arī vecākus uz šādiem pasākumiem, jo arī vecākiem ir ļoti liela loma bērnu izglītošanā, tāpat kā mums skolotājiem un, protams, arī visiem pārējiem klātesošajiem cilvēkiem, kas šodien šeit ir ieradušies. Un tā doma, jā, mums ir Baiba, ka mēs ļoti ceram, ka šādi pasākumi mēs varēsim un varbūt vēl varēs veidoties arvien vairāk. Un būs tā iespēja, jā, satikties un dalīties ar idejām un veidot šo nākotnes izglītību. Jā, paldies. Jā, kā mēs teicām, mums nav atbildes uz visiem jautājumiem, tāpēc arī mēs ļoti vēlamies veidot šo mīļiedarbību, ienest kaut kādas jaunas perspektīvas, bet tajā pašā laikā arī saņemt atgriezienisko saiti no jums, kas rezonē, kas nerezonē, kur ir tās fundamentālās problēmas, ko jūs redzat izglītības sistēmā, ko varbūt kāds cits ir palaidis garām, un cerēt, ka te arī ir kādas dzirdīgas ausis, kas tās idejas vai kaut kādu domu aiznesīs pēc tam tālāk un turpināsim runāt un sadarboties. Un tāpēc arī aicināšu, tā ļoti, es jau, manuprāt, esmu tā nedaudz iepazīstinājis ar Antoniju, bet Antonijs par sevi daudz labāk un daudz vairāk pastāstīs viņam veselu prezentāciju par to, ko viņš dara, un es tāpatās arī biju izsūtījusi viņa TEDx video, un viņš ir piedalījies vairākos TEDx video, kur ir stāstījis par to darbu, ko viņš dara un kā viņš tur vispār ir nonācis. Tā kā Antonijs pie mums ir atceļojis no Lielbritānijas, bet kamēr mēs visi atpūtāmies Lieldienu brīvdienās, Antonijs Lieldienu brīvdienās bija Tallinā, kur viņš sadarbojās ar Tallinas biznesa skolu, kā arī ar dažādiem kočiem un profesionāļiem, kur tātad viņš apmācīja viņus tajā tehnikā, kur viņš strādā, un tā arī ir tehnika, ar kuru mēs strādājam savā programmā ar pedagogiem. Tā kā šoreiz tā būs varbūt tādā sarunu līmenī, bet nākamreiz Antonijs jau ir ieplānojis uz Latviju atbraukt vēlreiz augustā, un tad jau tā darbošanās būs daudz aktīvāka, un tad viņš arī parādīs, kā tas izskatās no tā aktīvā skatu punkta.
So Anthony, without further ado, I'm going to ask you to take away the stage. Un kā jau mēs minējām arī e-pastos, protams, Antonijs runās angļu valodā un es tātad tulkošu, bet jebkurā brīdī, ja tomēr rodas kādi jautājumi, tad droši jautājiet. Jūs zināt, ka daļa no jums ļoti labi pārvalda angļu valodu, tad, bet tomēr, lai visi varētu aktīvi iesaistīties, tad es tomēr padalīšos. Stage is all yours. Barbara, thank you so much. Thank you so much, all of you distinguished educators, parents, ambitions, and new friends. I'm not an educator. Basically, when I was 16, 17, my housemaster took me aside and he said, Anthony, you are far, far too stupid to go to university. And I thought, wow, freedom. For me, that was the best moment of my life. But I had spent 10 years in school with people saying, you're stupid, you're a failure, you can't pass your exams, you're useless. And it has made me think, is there a better way of educating people to think about who they are, how they contribute, how they protect their families, how they live their lives? And that is what I'm trying to think. Is there a way of doing something different to recognize the human spirit in people? Does everybody understand, or is that, yeah? Some yes and some no's. Okay, I'll do my best with that. Tad Antonijs, protams, jūs visus laipni lūdzu šeit un saku lielu paldies, ka jūs visi esat ieradušies, gan tie, kas ir izglītības iestāžu vadītāji vai kādā izglītības sektorā darbojas, gan arī visi pārējie viesi. Un Antonijs iesāka sarunu ar to, ka tad, kad viņam bija 16, 17 gadi, kad viņi bija atgriezušies, jo Antonijs ir no militārās ģimenes, dzimis Āfrikā, bet pēc tam atgriezies Lielbritānijā ar saviem vecākiem, un tad viņam bija aptuveni 16, 17 gadi, un viņš mācījās privātajā skolā Anglijā. Tad viens no direktoriem viņu ir pavilcis malā un teicis, tu esi pārāk stulbs, lai tu tiktu universitātē. Un tas bija tas brīdis, kad Antonijs nesaskuma, viņš teica brīvība. Un tas bija arī tas brīdis, kad viņš sāka domāt par to, kā mēs varam vispār domāt par izglītības sistēmu citādāk. Kā mēs varam iedvesmot jaunās paaudzes un kā mēs varam radīt kaut ko daudz inovatīvāku citādos veidos. Thank you very much. Does that make sense? There has to be a better way to inspire and I think to tap into people's very humanness. So what I have done is I have looked for a language that we can all understand. I think you'll need to take this off completely and return back to your slides. There we go. There we go. So what I have done is I have created a language that is for everybody. What is your territory? What are you hunting in your life? What are you growing? What are you protecting? So these are the big questions. Tad Antonijs runā par to, ka viņa darbā centrālais jautājums ir to, kā mēs varam atgriezt mūsu cilvēcību izglītības sistēmā. Un tāpēc savu ceļojumu laikā, par kuru viņš arī pastāstīs, pēc īsta brīdī viņš ir izveidojis pavisam jaunu valodu. Un šī valoda ir simbolu valoda. Un tātad tie fundamentāli lielie jautājumi, ko viņš jautā caur šīm kartēm un šo simbolu valodu, ir, kas ir tava teritorija, kas ir tās lietas, ko tu medī, kas ir tās lietas, ko tu audzē, kas ir tas, ko tu pasargā. And what I think we're all hunting is to be loved, to be respected, to be appreciated by our family and our friends. That is what I think everybody is in their hearts hunting. Tās lietas, ko mēs medījām, Antonijs uzskata, ir mīlestība,
ir būt respektētiem, būt kopienā ar saviem cilvēkiem. Un tās galvenās lietas, ko viņš saprot ar tās, ko mēs medījam. Whether children are 3 years old or like me, 75 years this year, I think that stays with us all of our life. Un Antonijs uzskata, ka šīs fundamentālās vērtības ar mums paliek visu mūsu mūžu. Tas vienalga, vai mums ir 3 gadi vai 75 gadi, kā Antonijam šogad paliks, tas ar mums paliek visu mūsu mūžu. So therefore, what do we have to grow in our lives? What is the skills, the wisdom that we need? Kas ir tās lietas, kas mums ir jāaudzē, kas ir tās prasmes, kas mums ir nepieciešamas? And what do we have to protect in our lives, our values, our identity, our freedom? Un kas tās lietas, kas mums ir jāaizsargā, mūsu vērtības, mūsu identitāte, mūsu brīvība? And then I ask you to think about what are those rivers you must cross, the mountains you must climb, the swamps you must get through, and who sits around your fire? Bet, protams, tas ir ceļojums, un mums ir jāuzdod jautājumu, kas ir tās upes, kurām mums ir jātiek pāri, kas ir tie kalni, par kuriem mums ir jāuzrāpjas, kas ir tie purvi, caur kuriem mums ir jāizbrien, un kas ir tie cilvēki un tie resursi, kas sēž ap mūsu ugunskura. And this, I believe, crosses all languages, all ages, all cultures. Un šis ir fundamentāls, neskatoties to no kādām kultūrām mēs nākam, kāds ir mūsu vecums un kādā valodā mēs runājam. So these are some photographs just from yesterday. Šīs ir bildes no vakardienas, no Igaunijas. These are students in Tallinn drawing their maps of what is their life, how do they see their territory. Un šie ir Igaunijas studenti, kas zīmē savas teritorijas kartes, lietojot šo simbolu valodu, lai izprastu, kas tad ir viņu teritorija, kas ir viņu dzīve, kā izskatās viņu dzīves karte. And here are coaches in Tallinn at the business school. Coachi Igaunijas biznesa skolā. Yesterday, I gave them all a sheet of paper like this. And I said, what is your territory? What is your life? What is important in your life? Vakar viņš viņiem iedeva tukšu baltu lapu un uzdeva šos fundamentālus jautājumus, kas tev ir svarīgs, kāda izskatās tava dzīve. Un šo lapu tad šie cilvēki arī piepildīja ar savu dzīves karti. And here are just some images from yesterday. Šeit nedaudz attēlu no vakardienas diskusijām, no vakardienas darbnīcas. Because once we understand each other's rivers, mountains, we can start to help each other, respect each other. Un kāpēc tas ir fundamentāli arī institūcijās, kur mēs strādājam? Tāpēc, ka tajā brīdī, ka mēs saprotam viens otra upes, purvus, kalnus, mēs arī spējam labāk un vērtīgāk sadarboties un viens otram palīdzēt. Gan savās ģimenēs, gan savās kopienās, gan arī izglītības iestādēs, vai kurā citā organizācijā, kur ir komanda. And here are some of the images. This lady thinks herself as an eagle looking down on her world, of her rivers and what she is hoping for. Šeit viena sieviete ir sevi uzzīmējusi kā ērgli, kas lido pāri savai kartei un kas skatās savām upēm, saviem kalniem no augšas. Here are other maps, the bridges to cross, the trees to grow, the elephants to hunt in their life. Un šeit ir dažādas upes, dažādi tilti, kuriem ir jātiek pāri un kā tikt tām upēm pāri, mamuti un ziloņi, kur ir jāmedī. What am I protecting? What are my resources? What am I trying to achieve in my life? Kas ir tās lietas, ko es vēlos sasniegt un kādas ir tās metodas, kā es to daru? Kas ir mani resursi? So everybody has this different image. Katra karta ir absolūti unikāla. And this lovely image here of the fire, the heart. And this is in a different language. I don't speak Estonian. But they were all just talking about their life in any language. I can show you this from young children, 7-year-old orphans in Japan. I can show you from the Gates Foundation. Everybody can tell their story. Un Antonijs, protams, nerunā igauņu valodā, bet šī ir tā simbola valoda, kurā, neskatoties to, kādā valodā mēs strādājam, mēs varam saprasties.
Un Antonijs ar šo metodi ir strādājis gan ar 7-gadīgiem bāriņiem Japānā, gan Masai Cilti Keņā, gan arī vakardien Igaunijas biznesa skolā. Does this make sense? Vai šis ir saprotams? Yeah. Antonijs saka. Because then what we're going to do is every child at school, the beginning of each term, they will draw a map, not of their exams, but what they want to grow in their life, so they can talk to the parents, the teachers, their other students. These are my goals for the term, beyond academics, but for my heart to be recognized for who I am. Jā, viena lieta, kas notiek izglītības sistēmā, protams, izglītības sistēmā ir normatīvi, kas ir jāsasniedz, un ir atzīmes, un ir eksāmeni, un ir ļoti daudz prasību no tā bērna, bet nevienā brīdī mēs tam bērnam neuzdodam jautājumu, kas ir tas, ko tu vēlies audzēt, kas ir tās vērtības, kas ir tās prasmes, ko tu vēlies audzēt. Un tas, kā Antonijs strādā ar šiem kartēm izglītības iestādēs, vai kā viņš šīs prasmes nodod pedagogiem, kur strādā šajās izglītības iestādēs, ir liekot bērniem šīs kartes zīmēt tieši no tā mācību gada sākumā, liekot šās kartes zīmēt, lai saprastu to, ko šie bērni grib darīt, ko viņi vēlas audzēt, kā viņi pašlaik redz savu dzīves karti. So, thank you for so far. I'd love now to show you the story of how I came up with this idea. Tad Antonijs pastāstīs, kā viņš pie šīs idejas vispār nonāca. Because it has not come from studying at school. Tāpēc, ka tas nav nācis no skolas sistēmas, protams. As I say, I'm 75, but I still love adventure. This is a photograph about 5 years ago in Mongolia. Antonijam ir 75 gadi, 375 gadi, bet viņš joprojām absolūti mīl piedzīvojumus, tos arī var apgalvot. Un šī bilde ir uzņemta 5 gadu atpakaļ Mongolijā, kur viņš arī ir viens no šiem cilvēkiem, kas jāja uz šiem zirgiem. Viņš arī no viņiem kritis vairāk kārt, bet viņš joprojām ceļas kāpja augšā un turpina darboties. And this is what we ask children, students, everybody. What is a well-lived life? Un tas fundamentālais jautājums, kas tiek uzdots katrā sesijā, vai tie ir studenti vai organizācija vadītāji, kas ir labi nodzīvota dzīve? Ko tas nozīmē? Have we ever thought about it in our lives? Were we ever asked it when we were a student? What is the life we want to have that we are respected in? Not what we do, but who we are. Why don't we ask children this question? Un Antonijs saka, kāpēc mēs šo jautājumu pietiekami bieži nejautājam studentiem, jo viņš jautā, vai vispār kāds jums ir šādi jautājumi uzdevis jūsu dzīves laikā, un vai kāds jums šādi jautājumi uzdevis jūsu studiju laikā, jūsu skolas laikā, un kāpēc mēs šādi jautājumu biežāk neuzdodam bērniem. And that's what I asked the students on Monday morning. Un šis tas jautājums, ko pirmdien no rīta viņš uzdeva arī Igaunijas studentiem. Now, for me, a well-lived life is adventure. So this is how close the horses got to me after I took that photograph. They came right over me. Antonijs ar citu arī ir izcils fotogrāfs. Viss šīs bildes, ko viņš pats arī ir uzņēmis. Tās nav kaut kādas Google bildes. Un Antonijs šeit saka, ka viņam labi nodzīvota dzīve nozīmē būt piedzīvojumu garā. Un šo bildi viņš uzņēma tajā brīdī, kad zirgi viņam skrēja pār, ka viņš bija nokritis no zirga, bet viņš paspēja uzņemt bildi. But this is in Mongolia with nomads, riding with nomads. And I like to think the cattle here are like our values, our potential. Where are we going to take our potential to those green pastures to grow and feel who we are and that we are valuable to society? Un šī bilde arī uzņemta Mongolijā, kur ceļojošās ciltis, kas pieskata savus ziemeļbriežus, ar viņiem tā teikt pārvietojas pa dažādām stepēm un dažādām teritorijām. Un šis ganāmpulks, ar ko viņi strādā, tas ir tas mūsu potenciāls. To varētu saprast kā mūsu vērtības un mūsu potenciālu. Un tad tas jautājums ir, uz kurien mēs vedam, uz kurien mēs nesam savu potenciālu, uz kurien tas iet un uz kurien tas kustas. Tāpat kā kustas fiziski dzīvnieki. And I feel here it is much more connected to the land, to the identity than most people are. But it's still, I believe, we have to think about we are human above anything else. It's not our degree, it is how do we behave as a human. Un Antonijs jūt, ka, teiksim, šeit, arī tādās Baltijas valstīs, mēs tomēr esam daudz ciešāk saistīti ar savām kopienām, ar savu zemi, ar tādām fundamentālajām vērtībām. Tomēr mums joprojām ir jāuzdod fundamentāls jautājums, kā mēs varam tuvoties savai cilvēcībai. So,
years ago I wrote a book, In Search of Inspiration. And my opening line is, I have the freedom of choice to shape my own destiny. Un pirms vairākiem gadiem Antonijs uzrakstīja grāmatu, meklējot iedvesmu. Un pirmais teikums šajā grāmatā ir, man ir brīvība, man ir izvēles brīvība, lai veidotu savu likteni. And just hearing the stories of your country and others, freedom is hard fought for. It is not taken for granted. It cannot be taken for granted. But I am the first generation in my family to have freedom. So I wanted to see, what can I do to discover now I have that freedom? What is my responsibility with that freedom? Un caur saviem ceļojumiem Antonijs arī ir uzsvērs to, ka brīvība nav apsolīta, un arī mēs esam cilvēki, kas ir izbaudījuši okupāciju un saprot brīvības nozīmi. Un tāpēc ir ļoti svarīgi par to runāt un saprast, kas tāda brīvība vispār ir. And what I have done is to try to understand what is it that we're all looking for in our lives to feel purpose, identity. What is it we're all looking for? Un tāpēc viņam ļoti interesē, kas tad ir tās lietas, ko mēs savā dzīvē meklējam. Not what we are sold as being successful. Not what we own, but who we are. What is it we're seeking? Nevis tas, kas mums ir pateikts, ka tās ir uzvaras un šīs ir tās lietas, kas mums ir nepieciešams. Nevis tas, kas nāk, tā teikt, caur kapitalistiskām un individualistiskām idejām, bet kādiem mums ir jābūt un kā tad attīstīt to savu iekšējo pasaules vērtību sistēmu. So I decided to go off on different journeys. That is me in Papua New Guinea 42 years ago. But what I think we're looking for is we all want to be relevant. We want to be noticed. We want to be able to contribute. Un tad Antonijs stāsta par to, ka viņš ir bijis uz vairākos ceļojumos un piedzīvojumos, un viens no tādiem ir bijis, ka viņš aizceļoja uz Papua Jaungvinēju, tas bija 42 gadus atpakaļ. Un tā lieta, kas viņam liekas, ko mēs meklējam, tas ir mūsu nozīmība. So these are some of the different countries, that I have been to in Africa and in Papua New Guinea and in Mongolia, to ask those people what is important in their life. Un tad Antonijs ceļojas uz dažādām valstīm, gan Āfrikā, gan Mongolijā, gan Papua Jaungvinējā un daudzās citās valstīs, un ir uzdevis to fundamentālo jautājumu, kas ir tās svarīgās lietas jūsu kopienās. Tātad šeit viņš runā par darbu ar pamatiedzīvotāju grupām, ar nomadnieku grupām, ar ceļojošajām ciltīm. Un kas ir tās lietas, ko viņš ir iemācījies? And what I discovered is they all had a map. They could explain their world because they knew their territory. Un daudz no šiem cilvēkiem nav mācījušies skolās, daudz no šiem cilvēkiem neprata ne rakstīt, ne lasīt, bet visiem šiem cilvēkiem bija absolūti skaidra viņu teritorijas karte. To viņi spēja uzzīmēt, izstāstīt, bez jebkādām problēmām. And what I discovered, whether I was in Papua New Guinea or I was in Africa, they were hunting for the green pastures. They were protecting their cattle. They were growing their skills and they were protecting their village. Un tās lietas, ko viņš ievēroja, neskatoties to, kur viņš atradās, vai kādā Āfrikas valstī vai Papua Jaungvinējā, visi šie cilvēki meklēja zaļākās pļavas un auglīgākās zemes. Viņi aizsargāja savas kopienas, aizsargāja savas vērtības un pasargāja savus ganāmpulkus. But what I've now discovered, this man is head of Ferrari for Australia. He can draw a map and he can explain his business from a territory. Bet šīs prasmes ir absolūti fundamentāls, tāpēc, ka šis cilvēks ir Ferrari komandas vadītājs, Austrālijas komandas vadītājs, un arī viņš spēja uzzīmēt savu karti, savu biznesa karti un pastāstīt, kas ir tās lietas, ko viņš medī, kas ir tās lietas, ko viņš pasargā un kas ir tās lietas, ko viņš audzē savā komandas un organizācijas vidē. And I've done it with Tetra Pak on the Great Wall of China. So, yeah. But what I discovered is once you have a map, all you need is wisdom. That's why we bring the Maasai to teach.
because we've always had to deal with these challenges, so it's just wisdom we need. Un tad karti uzzīmēt ir viegli, bet, lai pat tajā kartē orientētos, mums ir vajadzīgas prasmes un zināšanas, mums vajadzīga gudrība. Un to gudrību mēs saņemam no saviem, šeit var bildē redzēt no Masai ciltis, kur Antonijs ir atvadinājis Masai ciltis vecāko uz Lielbritāniju, kurš tātad māca šai komandai par to, kā tad audzēt šīs prasmes komandā. Because there's nothing new about leadership. It is courage, it is personality, it is clarity, it is communication. Tāpēc, ka līderība nav nekas jauns. Līderība ir par komunikāciju, līderība ir par drosmi, un līderība ir par visām šīm lietām, par ko mēs ikdienā runājam. And these are some of the different companies around the world that I have done the mapping with. Un šīs ir kompānijas, ar kurām viņš ir visā pasaulē strādājis ar šīm kartēm un palīdzējis viņu organizācijām saprast viņu karti. And that's what I have found as universal. So there I am, growing up in Africa. There I am with my father, and that is me at school, going, what is the point of school? Un šīs bildes ir no Antonija personīgā arhīva. Te viņš redzams ar savu tēvu Āfrikā, kur viņš uzauga. Un apakšā jau viņš ir Lielbritānijā, kur viņš sev uzdod fundamentāli jautājumu, kāda ir jēga no izglītības sistēmas. And when I asked my father, how should I educate my children? He simply said, make sure they play sports at which they can get seriously hurt. Un tajā brīdī, kad Antonijs savam tēvam uzdeva jautājumu par to, ko viņam vajadzētu mācīt saviem bērniem, viņš teica, saviem bērniem liek spēlēt sporta spēles, kurās viņi var kārtīgi savainoties. So I wanted to be noticed. So when I was 16, I wanted to become a bullfighter. So I went to Spain and I went to the Duque de Pino Hermoso and I fought some small bulls. Un Antonijs, protams, vēlējās, lai viņu pamana, viņš šo padomu uztver ļoti burtiski un aizceļoja uz Spāniju un mācījās par kaušanu par buļu. Trust me, it was a very short career. There is my head and there is my foot, and I thought this is too dangerous. Un tā, protams, šī karjera bija ļoti īsa, tāpēc ka apakšā var redzēt Antonija galvu un augšā kāju un nekas tur īsti neizdevās. But when I was 22, I wanted to get out of England, the oppressiveness of the English system. So I saved enough money and I bought a ticket on the Trans-Siberian Express. This is in Novosibirsk, on the train. 22 gadu vecumā Antonijs nopirka vienvirziena biļeti uz Transsibīrijas vilcienu, lai kaut kur dotos, lai dotos savu piedzīvojumā. Šis ir Novosibirsk. Jaunsibirijā, nezinu. So I'm quite proud that I've arrived in Yokohama by boat in Japan with 2 suitcases, no connections, no Japanese. But I arrived on the dock going, what do I do next? And I love that sense of adventure. It's still with me. Being with you is still this adventure. It's new, it's different. And I just love this idea of not knowing what it is, but just thinking people are going to be nice. And that is really where I lived in Japan for the next 30 years. But that is really that sense of adventure I think we have to ignite in all children. Tad ar šo vilcienu agrāk vai vēlāk Antonijs ieradās Japānā ar 2 čemodāniem, bez jebkādiem sakariem, bez jebkādiem ienākumiem, bet viņam iekšā visu laiku bija šis piedzīvojuma gars, kas viņā joprojām ir ļoti dzīvs. But if I am being correct, in my 20s, all I really wanted was a bigger gold Rolex than my father. So, kad viņam bija 20, viņš visu, ko viņš vēlējās, lai viņam būtu lielāks Rolex pulkstenis nekā viņa tēva. So I get my gold Rolex, and my girlfriend says, I don't like your Rolex, I don't like you, out. Viņš dabūja savu lielo Rolex pulksteni, bet viņa draudzene tajā laikā pateica, man nepatīk tavs Rolex, un arī tu man nepatīc, vācies no šajienes ārā. And I suddenly thought, for 7 years, I thought I'd be happy if I had a gold Rolex. Visu to laiku viņš domāja, ka Rolex pulkstenis būtu tas, kas viņam nopirks laimi. So I suddenly realized what I own is not my identity, it's not my happiness. And I became curious, is how do we find an identity? Un tajā brīdī viņš saprata, ka tās lietas, kas
viņam pieder, nav viņa identitāte, un tās viņas laimīgi nepadara. Un tad viņš sāk uzdot sev jautājumu, kas tad ir tās lietas, kas viņu padara laimīgi, un kā tad mēs varam veidot savu identitāti. So I wasn't looking for it, what is my identity? I just went off on different journeys. And this is up in northern Kenya with the Maasai. Un viņš nemeklēja savu identitāti, viņš vienkārši devās piedzīvojumos ar cerību kaut ko interesantu atrast. Un tā bija bilde no Ziemeļa Keņas, kur viņš ceļoja kopā ar Maasai cilti. But each evening the Maasai would come into our community. And what I saw for the first time in my life was absolute confidence without arrogance. Un tajā brīdī, kad viņš satika Maasai cilti, viņš pirmo reizi ieraudzīja drosmi un pārliecību bez arogances, bez iedomības. And what I realized, all my education in England, was how can you be arrogant without substance? Sure, you've met them in your time. Un Antonijs stāsta to, ka tas, ko viņš bija iemācījies Lielbritānijā ar izglītības sistēmu, ir tas, kā kļūt iedomīgam bez jebkāda cita pamata, bez jebkādas substances. So I started to become interested. What is substance? Un tad viņam sāka interesēt, kas tad ir tā substance. So that's when I decided to go to Papua New Guinea, where they still had many feathers and spears. Un tajā laikā ir tas, ka viņš nolaidās Papua Jaungvinejā un satika vietējās ciltis, kur joprojām nesāja kroņus ar daudz spalvām un kāvās un cīnījās ar šķēpiem. But why, I said, why do you have so many feathers? And they said, well, a big man has many feathers, or a woman, but a bigger person can hand out their feathers, can give people, inspire people. That is leadership. And I ask you, do you know people in your life who have handed you feathers? Do you know other people who've tried to take away your feathers? They try to make you feel small. But in these communities, the bigger you can make people feel, the bigger you are. And I thought that was really interesting, because in Tokyo, I knew so many people who thought that power was important. You take power. You don't give people authority. And I started to see what was important and maybe what we could learn. Tad Antonijs stāsta par to, ka šajās ciltīs Papua Jaungvinejā, jo svarīgāks, jo vecāks cilvēks tu esi, jo vairāk tev tātad ir šo spalvu šajā kronī. Un katram no mums ir spalvas, un spalvas simbolizē gudrību, kas mūsos ir. Bet jo vecāks tu esi, jo vairāk gudrības, jo vairāk tev šo spalvu, ko tu vari sākt nodot arī citiem. Un šeit viņš uzdod jautājumu par to, lai jūs padomājat, kur ir tie cilvēki jūsu dzīvēs, kas jums ir devuši spalvas un likuši jums justies labi, piepildīti, svarīgi, un kur ir tie cilvēki, kas no jums spalvas ir ņēmuši nost un likuši jums justies maziem, nesvarīgiem un nenozīmīgiem. Un Antonijs arī reflektē par to, ka tajā brīdī, kad viņš ir strādājis un dzīvojis Japānā pēdējos 35 gadus, ka tur ļoti daudz no šīm spalvām, metaforiskajām, tiek atņemtas cilvēkiem, un tā vietā viņiem tiek dāvāta autoritāte. But what I then learned, whether I was in Africa or I was in Papua New Guinea, you have to earn your spear. You can't buy it, you can't sell it, you can't give it away. You have to take the responsibility. And I ask you, do you know people who've tried to buy their spear? Because they think they've got a degree, they've got something, but nobody will respect them. So it started to make me think that we have to be brave. We have to earn our authority. We can't take it. And I started to think, what have we lost in normal businesses? We've lost that idea of how do we earn who we are. Antonijs runā par to, ka vienalga, vai viņš bijis Keņā, vai viņš bijis Papua Jaungvinejā, šķēpus nopirkt nevar. Tos nevar nozagt, tos nevar no kaut kurienes paņemt vai atdot, tie ir jānopelna. Un šie šķēpi simbolizē, remind me about the spear, so they symbolize the authority. You've got to earn your spear. You can't buy it.
And I'm sure you know people who've got plastic spears, right? Un viņš tātad uzdod jautājumu par to, kādi ir cilvēki arī jūsu dzīvē, kurus esat pamanījuši, kuri šos savus šķēpus nevis ir nopelnījuši, bet kuri viņus ir nopirkuši, kuru šķēpi ir varbūt no plasmasas, bet viņi viņus uzskata un uzstājas par lieliem un nozīmīgiem. Un tātad viņš atkal runā par to, ka mēs esam kaut kur savā ceļā arī pazaudējuši šo atbildību nopelnīt savu autoritāti, nopelnīt savu tādu vērtību savā kopienā, bet ka mēs to mēģinām atrast, tā teikt, īsākos un vieglākos ceļus, kā pie tā nokļūt, ka bieži vien tādā veidā šie šķēpi tiek pirkti vai arī veidot no ļoti tādām trauslām matērijām. So when I got back to Tokyo, this is the ambassador who had invited me to his village. I said, what is the most important in your life? To Japan? When he was the ambassador in Japan, yeah. Tad šis bija... From Papua New Guinea. He was the Papua New Guinea ambassador to Japan. Šis bija Papua Jaungvinējas vēstnieks Japānā, kurš viņu bija uzaicinājis ciemos. And did he ask you this question? No, I asked him that question. Un viņš šim vēstniekam uzdeva jautājumu, kas ir svarīgākā lieta tavā dzīvē? And I thought he would say his house, his family, something else. Un viņš domāja, ka viņš teiks, tā ir mana ģimene, tā ir mana māja, kaut kādas lietas taustāmas. But he simply said, it is my territory, and therefore I know my duty, which is to protect my territory, to expand my territory, to look after my community. So what it made me think, for the first 99% of human existence, our identity has come from what we protect. So that is where our dignity, our personality, we have to know what our duty is to protect. And that is what I was thinking, and this is 41 years ago, and this is the beginning of getting me to think about my territory. Un tad tā vietā, lai atbildētu uz šo jautājumu, šis vēstnieks uzzīmēja karti un teica, ka vissvarīgākā lieta viņam ir viņa teritorija un viņa karte. Un viņš to zinot, arī izplot, kāda ir viņa pienākuma un atbildības sajūta pret savām kopienām, pret šo teritoriju, lai šo teritoriju pasargātu, lai viņu audzētu, lai viņu paplašinātu un uzņemtos atbildību par to kopienu, kurā viņš dzīvo un strādā. Because I'd never thought about it before. Un tas bija 41 gadu atpakaļ, un es tam Antonijs par to nebija aizdomājies. So I decided, as expanding my territory, was to walk across Papua New Guinea, his country. Yeah? Un viņš domāja, ka, lai paplašinātu savu teritoriju, tas nozīmētu pāriet pāri visai Papua Jaungvinējai. To expand my own territory, and I saw that there were villages on the route. Un viņš redzēja daudz dažādus ciemus pa ceļam. So I thought food would not be a problem. Un viņš domāja, ēdiens nebūs problēma. But wine would be a problem. So we had 24 bottles of wine and absolutely no food. Un tad viņš redzot šos ciemus pa ceļam saprata to, ka ēdiens nebūs problēma, par to parūpēsies ciltis, un tāpēc vienīgā lieta, ko viņš paņēma līdz, bija 24 pudeles ar vīnu, jo viņš domāja, ka vīns noteikti būs problēma. Tāpēc viņam bija 24 pudeles ar vīnu un nekāda ēdiena. There was my wife to be, my best man to be, and there was Philip. Un tā kreisajā pusē ir viņa sieva, kas pēc tam kļuva par viņu sievu, viņa vedējs, un priekšā ir Filips. Philip was the complainer. I am cold, I am frightened, we must leave the wine, we're going to die. And I saw that complainers kill morale. Complainers are cowards. We must have people who say this is what we must change, come up with solutions. But the complainers in our lives, they just destroy our personality. So that is where my philosophy for I will not complain came. Because we have to take responsibility. Un tad Antonijs stāsta par to, ka Filips viņu grupiņā bija tas, kas par visu sūdzējās. Man ir augsts, mēs nomirsim, mums nav ko ēst, un visu ceļu, visu laiku viņš nepārtraukti sūdzējās. Un tajā brīdī Antonijs saprata to, ka tie, kas sūdzās, tie ir tie cilvēki, kas absolūti un pilnībā nogalina morāli komandā vai tajā vidē, kur tu strādā. Un tāpēc viņš izveidoja arī Japānā uzņēmumu ar nosaukumu
es nesūdzēšos. And when you're in the middle of the river, you don't want someone saying the rope is going to break. Jo tajā brīdī, kad atrodies upes vidū, tu negribi, lai otrs cilvēks no krasta tev pasaka to, ka tā virve tūlīt saplīsīs. So when I got back to Tokyo, someone invited me to climb this 7,000 meter mountain, and I'd never climbed a mountain without porters and oxygen. It's reasonably high. Un tajā brīdī, kad viņš atgriezās Japānā, viņa uzaicināja uzkāpt 7,500 metru augstā kalnā. Viņš nekad kalnos nebija kāpis, bet, kā jau cilvēksam patīk piedzīvojumi, viņš neatteicās. So I realized I needed new skills. I needed to have courage. Bet viņš saprata to, ka šādam kāpienam viņam vajadzīgs jauns prasmes, viņam noteikti vajadzīga drosme. So I practiced in Africa, and I got everybody who came on my expedition to sign a document. I will not complain if I get eaten or trodden on by animals, if extra porters are employed to carry wine. Because I saw with that, you can achieve anything. Un tāpēc viņš sāka trenēties šim kāpienam Āfrikā, Keņā, un viena no lietām ar cilvēkiem, ar kuriem viņš trenējās kopā, bija dokuments, kur viņš lika viņam parakstīt, kas teica, es ne par ko nesūdzēšos. Vai man kāds kāps pāri, vai man kāds apēdīs kalnos, es ne par ko nesūdzēšos. So I climbed the mountain. Viņš uzkāpa kalnā. And what I saw, I was unlocking my unexpected and untapped purpose and potential. Un tajā brīdī viņš saprata to, ka viņš ir atslēdzis tādu jaunu līmeni savā potenciālā un tādā dzīves vīzijā, mērķī. Because I realized if I hadn't been invited on this journey, I would never have felt that confidence. Jo viņš saprata to, ka ja viņš netiktu uzaicināts šādā pārgājienā, viņš nekad nevarētu tikt klāt šāda līmeņa konfidencei, pārliecībai. So I set up a company in Japan called I Will Not Complain. It is still going 35 years later to unlock trust and willpower. Tad, jā, kā jūs minēju, Antonijs sāka kompāniju Es ne par ko nesūdzēšos 35 gadu atpakaļ, un joprojām šī kompānija Japānā aktīvi darbojas. And there was a little training center at the foot of the Great Wall. Šis ir Ķīnas lielais mūris, un tā, kur rāda bultiņa, tā bija tā vieta, kur Antonijs attaisīja vaļā treniņu centru. And I wanted to bring people there to think about their world. Un viņš vēlējās cilvēkus uzaicināt un atvest, lai viņi sāktu domāt par savu teritoriju un savām pasaulēm. There is my daughter at the age of 5 and my son at the age of 2 sleeping on the Great Wall of China. Un šeit kopā ar savu meitu 4 gadi un dēlu 2 gadi viņi pārlaid nakti uz lielā Ķīnas mūra. But that is how we found the center. Tas ir tas, kā tas centrs izskatījās sākumā, un tas, kā viņi pārveidoja. That is what we turned it into, so people could talk to each other. Un tas galvenais mērķis bija, lai cilvēki varētu sanākt kopā un vienkārši runāt. And that is when we did team building for Bill Gates, Warren Buffett and Bill's father and the Microsoft team. So that's where we did all the work with Tetra Pak on the Great Wall. Un šeit Antonijs rāda bildi ar Bill Gates, ar Warren Buffett, kuram viņš veidoja arī šo komandas treniņu kopā ar Microsoft komandu, un pa vidu stāv Bill Gates tēvs. Un pirms kaut kādiem pāris mēnešiem, ja šis bilds, ko arī Antonijs ir uzņēmis, un pirms pāris mēnešiem Bills Gates arī šo bildi bija ielicis savā Facebook kontā, atceroties šo pieredzi un runāt par to, kā viņam pietrūkst savu tēvu un šī fantastiskā piedzīvojuma. What I discovered was what people really wanted was a platform to talk to each other. That is what I realized is what people wanted. Un tajā brīdī sapratu to, ka viss, ko cilvēki vēlas, arī šāda līmeņa cilvēki, ir vienkārši platforma, kur sanāk kopā un runāt. And what I saw is team building you can do quite easily. You get people together and they create a team. Un tad viņš saprata to, ka komandu līmenī to darīt ir diezgan vienkārši, un tāpēc viņš sāka veidot komandu veidošanas un līderības attīstības programmas un šādus ceļojumus. And then I started to use the Great Wall as a metaphor, and I started to see the power of metaphor. Un šis ir tas brīdis, kad viņš sāka lietot gan Ķīnas mūri, gan citus simbolus kā metaforu. And then Thomson and Reuters, two financial companies, were getting together. And the head of Thomson Financial, he said, I don't want team building, I want people to talk to each other. Un tajā laikā, šobrīd to zina kompānija Thomson and Reuters, viņi bija divas dažādas kompānijas, un tajā laikā viņi apvienojās.
Un finansu direktors uzvanīja Antoniju un teica, ka viņš vēlas viņu ielūgt uz pasākumu, bet viņš nevēlas, lai būtu kaut kāda komandas saliedēšanās, bet lai cilvēki vienkārši viens ar otru runātu. So I thought, what could their map be? What would their map look like? Un atkal Antoniju māca zināt par to, kāda karte izskatās, vai kā karte izskatās šādā kontekstā. And that is really how I have gone on working with people about looking at what is their map. Un tas kā Antonijs līdz par šai dienai strādā ar šādiem uzņēmumiem, ar institūcijām, ar izglītības iestādēm, lai izprastu cilvēku kartes un komandu kartes. And what I discover is you can give everybody a map like that, and they will draw you a picture of their life. Un sapratu to, ka cilvēkam var iedot baltu lapu, un tajā cilvēki uzzīmēs savu karti un savu dzīvi. And once we have a map, we can talk to each other. Un tajā brīdī, kad mums ir karte, mēs varam sākt runāt viens ar otru. But everybody's map is different. Bet katra cilvēka karte ir absolūti unikāla un dažāda. And that is really what I think is everybody wants to be able to point to what is important. Where am I going? Un tas ir tas brīdis, kad cilvēki arī savā unikālajā mapē, savā unikālajā kartē vēlas parādīt, kas tad ir tās unikālās lietas un kas viņiem ir svarīgas, ko varbūt dažreiz vārdos izteikt ir diezgan sarežģīti. Whether we're in India, the purpose, create an organization India can be proud of in order to leave and serve our people. Anywhere people want to talk about their world, their territory, and what are we protecting. Šīs bildes no Indijas, kur arī komandu līmenī tika runāts par to, kas tad mums ir svarīgi kā organizācijai un kā komandai. Whether we're in Japan, everybody talking in Japanese about their maps. Šeit ir Japānā, kur cilvēki Japāņu valodā runā par savām kartēm. So what I really hope is that we're reaching something universal. So with my own children, just a few education photographs. My children from the age of 7 have been with me in Africa, reaching out to see and touch. Un tāpēc Antonijam vienmēr interesē, kas ir tās universālās vērtības starp dažādām ciltīm, dažādiem cilvēkiem. Un iepriekšējā bildē bija redzams Antonija dēls, ar kurš jau no 7 gadu vecuma ar Antoniju jau ceļo visur apkārt. Tā bija bilde no Āfrikas, no Keņas. When my boys got to 16, I sent them to live with the Maasai for a week. Kad viņa dēlam palika 16 gadi, viņš viņu aizsūtīja dzīvot ar Masai cilti uz nedēļu. I threw them off waterfalls when they were very young. Viņš viņus nometa no ūdenskritumiem, kad viņi bija pavisam maziņi. Thank you, Dad. Viņš ļoti priecīgs, jā. Saka, paldies, tēt. And there is my daughter looking at Kilimanjaro for the first time. She got up to about here. Un viņa meita tajā bildē skatījās uz Kilimanjaro un arī uzkāpa ne līdz pašai augšai, bet tomēr kāpa un uzkāpa. But I think really we all have to go in search of those dreams. Un mums ir jāiet un jāmedī savi sapņi. So there is my daughter and her 3 grandchildren and Ben, her husband. Šeit ir viņa meita šodien ar viņa 3 mazbērniem. And there is my son getting married in Las Vegas. Te ir viņa dēls tās dienā Las Vegasā. And there we are as part of a community Un šeit viņa in England at Christmas. Ziemassvētku laikā Anglijā. But I think there is a universal. We all want to be loved, we all want to be respected. And if we know those rivers, those mountains, how we grow our courage from the age of 3, I just think our lives can be so much richer. So we don't just talk about, have you learned your maths? Have you learned this? Have you crossed your river today? Who did you invite round your fire? What are you going to do to feel proud today? Who did you make happy on your map? So that's really a new way, I believe, that we can look at life differently. We can value ourselves. We can value other people. Not looking at the differences, but looking at the similarities. Un Antijs saka to, ka tā vietā, lai mēs viens otram vai saviem bērniem prasītu, vai šodien es izpildīšu matemātiku, vai šodien es izpildīšu mājas darbus, mēs jautātu, vai šodien esi ticis pāri savai upei. Vai kas ir tas cilvēks, ko tu esi ielūdzis apsēsties ar savu ugunskura? Un mums ir vairāk jāveido veidi, kā runāt par lietām, kas mūs dara lepnus un kas baro mūsu
vērtības, nevis mājas darbi vai kādas fiziskas lietas, kas mums pieder. So I just hope we can find ways that we can work together, and thank you so much for inviting me to be part of your day and giving up your time today, and hopefully we will find ways to explore our territories and bring people together. Jā, Antonijs saka vēl paldies par jūsu uzmanību. Antonijs noteikti atgriezīsies augustā jau ar šo teritorijas kartēšanu. Ceram arī, ka jūs atnāksiet vēlreiz ciemos, un tad arī kopīgi veidosim šīs teritorijas kartas, kas ir tāds stāsts par Antoniju. Tā kā paldies jums! If anybody has any questions, would that be? Jā, absolūti. Jā. Tā kā droši vien šis ir arī jautājums, ka šis ir brīdis, kad jūs vēlaties Antonijam uzdot kāds jautājums vai komentārus. Arī tādā izglītības kontekstā šis ir tas brīdis, kad mēs ar Antoniju vēl varam aprunāties arī par tādu izglītības nākotni un dažādām stratēģijām, ko viņš ir redzējis ļoti netipiskās vietās. Maybe just adding private question to you. Your kids, did they go through formal education system? Oh, yeah, they were full. I mean, all of those photographs, I mean, I was just working in a business. Okay. So most of those photographs where I learned 1 week here, 2 weeks here, 1 month here. So I've always been very, I lived in Japan for 35 years. So that was my base. Okay. So yeah, my children have all gone very traditional Japanese schools. They were born in the first white children to be born in the local hospital. But no, they've all been through very, very traditional English education. It was just each time I could, I took them out on an adventure. Oh yeah, we've got to join the system. We cannot change the system. The system is there. It's how do we adapt to the system. The system might be ridiculous, but we have to realize that if we want to live, we have to abide by the system. Tā Gun uzdeva Antonijam jautājumu par to, vai viņa bērni bijuši tādā formālā izglītības sistēmā. Un Antija saka, jā, absolūti, viņa bijuši formālā sistēmā, izglītības, diezgan formālā britu izglītības sistēmā. Abi viņa bērni ir dzimuši Japānā, viņi bija pirmie baltie eiropiešu bērni, kas piedzimušajās mazajās vietējās slimnīcās. Bet jā, viņi ir izgājuši cauri Japānas izglītības sistēmai, un vienkārši jebkuru mīļu brīdi, kad Antonijs var, viņš šos bērnus vēl ārā no šīs sistēmas un brauc ceļojumos un kāp kalnos un met viņus no ūdenskritumiem un tā tālāk. There is my daughter at school in Japan. Tā ir viņa meitiņa sarkanajā klētā pirmajā rindā Japānā. Yeah, that's a system, trust me, the Japanese system is a real system. There is me, my wife and our children above, yeah, my wife and our brothers. Un viņš arī runā par to, ka jā, absolūti viņi zina, ko nozīmē sistēma, jo Japāņu izglītības sistēma ir ļoti sistemātiska, ļoti formāla sistēma, un viņi tā ir absolūti izbrūkšies cauri. I just think we can, you're talking about working with children, I just think we can give them hope. We can give them belief. This is working with some very, very challenged people in England. Es uzskatu, ka mums izglītības sistēmā bērniem, jauniešiem jādod cerība par nākotni. This is at a homeless centre. Šis ir strādājot ar bezpajumtniekiem. With very, very challenged people. Ar cilvēkiem ar ļoti dažādām problēmām, gan no neiroloģiskā viedokļa, fiziskā viedokļa, gan arī, protams, sociālā viedokļa. But then they can talk about, this is my life, this is what I'm proud of, this is what I can do. She is now studying and being very successful in university. Bet tik un tā arī šādās kopienās var pielietot šīs kartes un veidot jaunus tiltus šīm sarunām. Un šī meitene, kas bija bezpajumtniece, šobrīd mācās universitātē. We're working as a particular school in England where there is very poor, where there's lots of autism. Just for autistic children, we're working with them. And this helps them look at how they deal with their autism. Ja mēs arī tagad pagājušā mēnesī bijām ar Madaru kopā Lielbritānijā Norwichā, tas ir Anglijas austrumu pusē, skola saucas Very School. Šī skola ir uzbūvēta bērniem ar autismu. Un šajā skolā arī pielieto šīs kartes, lai bērni spētu runāt par to, ko viņi vēlas tajā brīdī pateikt. Ja, protams,
bērniem ar autismu nevienmēr ir tas vārdu krājums, lai viņš konkrēti varētu pateikt, kas ir tas, ko es šobrīd jūtu, kas ir tas, kas man šobrīd ir vajadzīgs. Bet ar šiem simboliem viņi to spēja komunicēt gan ar saviem vecākiem, gan ar saviem skolotājiem, gan ar citiem audzēkņiem. Un viena no meitenēm, ko mēs arī satikām, Eimija, viņu sauc, viņa šīs kartes lieto katru dienu. Jo tajā brīdī, ka viņa vārdā nevar nosaukt, kas ir tā emocija vai tā lielā lieta, ar ko viņa šobrīd netiek galā, viņa izmanto, piemēram, mamuta simbolu. Un vienkārši kaut ko, tā teikt, izņem no sevis ārā, lai runā par savām iekšējām emocijām, viņa runā par mamutu. Bet tajā pašā laikā, teiksim, tas otrs cilvēks, kas par viņu rūpējas, saprot, kas tam bērnam tajā brīdī ir vajadzīgs. Jo tur es piebildīšu, viņa šo teritorijas, savu teritorijas karti ir izveidojusi kā maketu. Jā. Viņai bija vesels tāds liels makets, kas viņai mājās stāv, un ar to maketu viņa arī komunicē. Un interesanti, ka arī šajā skolā viņi šo teritorijas kartēšanu prot arī vecāki, skolotāji un bērni vesels sistēmas kopums. Tas nav tikai uzdevums bērniem, kā mums parasti pieņems mūsu izglītībā. Mēs uzdodam bērnam uzdevumu, lai viņš tur pilda, vai ne? Un es tikai viņu kaut kā korģēju. Tā ir vesela sistēma, kur strādā gan skolotājs, gan bērns, gan arī vecāki. And there's Rachel and Imogen. Jā, šī sieviete ir šīs autismu skolas direktore, un šī Rachel, viņas abas arī bija Domnīcā, jā. Un Rachel ir tas, un Rachel arī ir tas cilvēks, kas ir izveidojusi veselu mācību sistēmu šiem bērniem ar autismu. Un kas bija ļoti interesanti arī pagājuši, kad mēs viesojāmies Domnīcā, bija tas, ka tajā brīdī, kad Rachelā Es atceros ar Rachel Imogen, kad viņa prezentēja šo sistēmu, šo programmu, ko viņa izveidoja šiem bērniem ar autismu, mēs sapratām to, ka mēs ar tām pašām tēmām strādājam arī korporatīvajos uzņēmumos, mēs strādājam lielās organizācijās, tikai šeit to sauc par alternatīvo izglītību, bet mēs tāpatās šos cilvēkus no, tā teikt, parastajām skolām 30 gadus vēlāk satiekam šajās vadības iestādēs un ar viņiem strādājam tā. Tāpēc, ka parastajās skolās mēs mācāmies matemātiku pēc konkrētām prasībām un latviešu valodu un tā tālāk. Bet tā kā autismu skolās viņi mācās daudz personīgāku, personalizētāku pieeju, viņi mācās par emocionālo regulāciju, viņi mācās par komunikāciju, par sadarbību ar dažādiem cilvēkiem. Un tās lietas, ko mēs parastajiem cilvēkiem mācām 30 gadus vēlāk par daudz lielākām naudām, ar daudz citādākiem nosaukumiem šajās korporācijās. Dažādos kursos, apmācībās un tā. Tieši tā. And this is actually Amy's first map. There's Amy's map, and that's what she said about it, just maybe the first line. Jā, tad Amy, šī meitene, ar kuru mēs runājam, šī bija pati pirmā karte, ko viņa izveidoja, ko Madara teica, ka viņa veido maketus no šīm kartēm, nevis tikai zīmē. Un šī bija pati pirmā karte, bet tad, kad mēs bijām pagājušas mēnesi pie viņas viesojumās, tā karte izties daudz nopietnāk. Tur bija vesela kaste, tur ar visu kaut ko bija salikts. Un šeit ir tas, ko Amy pati saka, tātad par to karti, tad viņa saka to, ka šīs kartes viņai palīdzējušas saprast, identificēt un racionalizēt visu pasauli ap viņu. Tas, ka viņai ir šie simboli, mamuts, purvs, šķēpi, viņa spēja komunicēt dažādus notikumus, dažādus savas dzīves notikumus, un tad viņa tos simbolus arī par to karti kustina, kur tajā brīdī tas simbols uz tās kartes atrodas, un tad viņa vairāk var saprast, kā viņa to simbolu vai šo elementu tajā kartē var pārvietot uz kādu citu vietu, vai kurš tas cilvēks ar viņas ugunskura, kurš var viņai palīdzēt pār kādu tiltu tikt. Un tad viņi to dara ļoti praktiski. Yeah. And we're actually working with some neuroscientists at the moment, early days, but one person who won the Nobel Prize for Medicine, Edward Moser, who begins with maybe tapping into our genetic memory by asking people about the maps, the rivers, and where they place their maps, place their things. This is our genetic memory. Un Antonijs stāsta par to, ka šobrīd viņš sadarbojas arī ar neirologiem un neiroloģijas profesionāļiem, jo, un ir sevišķi, could you remind the name? Edward Moser? Edward Moser, he won the Nobel Prize for Medicine in 2014 for discovering the GPS in our brain. Un tātad viņš sadarbojas ar cilvēku vārdā Edvards Moser, kas 2014. gadā vinēja
Nobel prēmiju medicīnā, atklājot to, ka mūsu smadzenēs atrodas reāli GPS sistēma, jeb navigācijas sistēma. Un tas arī ļoti sasaistās ar šīm kartēšanas tehniku un par to, kā mēs uztveram pasauli un kā mēs tajā orientējamies. Un kādā veidā mēs lietojam šos simbolus savā ikdienas dzīvē. Tad Antonijs arī šobrīd strādā, lai šīs kartas normalizētu arvien vairāk, un sevišķi arī izglītības sistēmā, lai tā nepaliek par tādu intelektuālo izklaidi vai kaut kādu vienu lietu, ko mēs darām audzināšanas stundā, lai tāpēc mēs nezinām, kā nodarbināt bērnus, bet mēs tam pieejam ļoti strateģiski, tāpēc tam ir ļoti liela vērtība. But that is not what we're saying we're selling, but it's just an idea. Yeah. Well, thank you very much. I think I've probably gone over time. No, well, that's okay. I mean, yeah. Tā kā ja ir vēl kādi jautājumi vai kādas refleksijas, kaut kas, kas rezonē vai nerezonē? Jā, es gribēju jautāt, plāns ir integrēt šo te, kādo sauc sistēmu, kartēšanu tā metode vai Rīgas, integrēt šo te metodi arī Latvijas izglītības sistēmu. Kāda ir tā doma? Kāds liels jautājums, Madara. Paldies par šo jautājumu. Vai tas ir tās plāns? Tas jau būtu, manuprāt, ļoti interesanti un iespaidīgi. Vai tas ir tāds plāns, man par to būs jāpadomā, to jāatbild varbūt kādā citā reizē. But Anthony, with these maps, is your plan at any point or your vision to ever see these maps being fully integrated in an education system? I don't know. I would like to think that every child has a map. Everybody has a map of clarity and ambition. And I would love, we're working with a program which we can, through Elfin in Dubai. We have a system that it can sit alongside a curriculum. So it can start to get kids, we're looking at moral education in Dubai and how it can sit there to look at values. So what we have to do is to find a way that it can enhance existing education, support existing education, not that it is replacing existing education, it is how can we add to it. That is what we are trying to do. That is what we're working on at the moment, and we'd love to work with you in partnership on how we might do that. Tad Antonijs stāsta par to, ka viņš šobrīd sadarbojas ar kolēģi no Velsas, kuram ir uzņēmums Dubajā, un kas tieši darbojas izglītības sistēmā. Un viņš šobrīd strādā viņu kopā, lai veidot veselu programmu, kurā arī iekšā gan šie rīki, gan šīs metodas, gan arī citas metodas, kas tātad sēž paralēli jau esošajai izglītības sistēmai, un kas šo sistēmu var palīdzēt uzlabot, var palīdzēt viņai iet cauri arī tādām evolūcijas procesām un skatīties tieši to, kā izskatās vērtību morāles attīstības skolās. Es varbūt varu papildināt šo tēmu no savas pieredzes. Mazliet esmu pilotējis teritorijas kartēšanu tieši skolā ar 3. un 4. klases skolāņiem. Veicās ļoti labi. Varu padalīties ar pieredzi, ka, jā, protams, tas bija tāds eksperimentāls uzdevums, gan pašai iepraktizēt šīs iemaņas, gan arī pavērot, kā bērni reaģēs, kā bērni Latvijā, teiksim, spēja uztvert šo informāciju, spēja pārstrādāt, un tiešām bija ļoti interesanti, ka lielākā daļa bērnu arī spēja, un viņiem bija ļoti interesanti šo uzdevumu veikt, un bija dažādi, jā, bija pat gadījums, kur puisītis savā ziņā ar šo kartēšanu izsēroja savu sāpi, jo viņam bija aizgājis veids tētiņš, un dzīvējot karti, viņš ļāva šīm emocijām iznākt ārā. Tas, manuprāt, bija tāds kulminācijas punkts manā šajā darbā, jo mēs pilotējām ap Ziemassvētku laiku, tas bija ziemā. Bija, protams, bērni, kuriem bija tāds varbūt vispārīgāks, virspusējākas vēlmes, bet, manuprāt, viņu tādai apziņai un izpratnē, kā arī Antonijs stāstīja, teiksim, tādā, ja mācību gada sākumā, teiksim, šādu metodu mēs ar bērniem vai ik pa laikam periodiski izmēģinam un veidojam un daram, tas viņos arvien vairāk veidotu tādu personības un identitātes pašanalīzi un sapratni. Tā kā, jā, mans tāds veiksmīgs, un
Es ceru, ka varbūt arī šeit kāds no jums iedvesmosies un tiekoties arī augustā, mēģinot arī praktiski šo metodi gan pamēģinot uz sevis, varētu arī izmantot, teiksim, vienkārši arī sākotnēji audzināšanas stundās. Bet varbūt vēl viena piebilde, bet vispirms, ja teiksim, vai šo praktizētu, skolāņiem vispirms ir noteikti jāzina savu karti. Jo, lai saprastu, kā pasniegt to citam un kā pasniegt to bērnu valodā, ir jāzina savu karti un jāsaprot, kā tas notiek caur sevi tādā veidā. Bet šeit telpā ir cilvēki, šo kartēšanu ir veikuši. Nezinu, vai būsiet drosmīgi, varbūt padalīsieties, kā jums veicās un vai tas bija vērtīgi. Labprāt dzirdētu. Ļoti vērtīgi, ļoti interesanti, ļoti aizraujoši. Un pēc tam vēl vairākas dienas tev galvā ir tās domas un tas virziens, ko varbūt tās tu vēl tādā brīdī nepaspēji tādā kārtē ielikt, ko tu vēlētos mainīt, kas būtu tās lietas, jo pamatā jau viss balstās uz mūsu iekšējām vērtībām un mūsu tādām vajadzībām, jā, un tad šī karta ļoti smuki saliek visu pa savām vietām, un tiešām, jā, un es ar lielāko prieku atgrieztos pie šīs kartas zīmēšanas, jo tad es saprotu, ka uz augustā jau šī mana karte noteikti būs savādāka, jo es jau kaut kādiem kalniem būšu tikus pāri, kaut kādas upes pārvarējusi, arī tās upes būs vienkārši saprotot to, ka viņām priekšā ir kaut kāda nepārvaramāka, viņi izdomājuši veidot kaut kādus mazākus strautiņus, un tik un tā, ka līdz tai vēlmēji sapņot. Fantastiski, jā. Jo pilnīgi arī, ko Baiba stāstīja, arī es kā uzņēmēju šo kartēšanas tehniku lietoju vismaz 2 reizes gadā, lai arī saprastu, tad, kurus šobrīd virzos, kas ir tie mērķi, kas man jāsasniedz, kas ir tie kalni, kam ir jātiek pāri, un atkal pēc kāda pusgada es tādu čekinu nedaudz, kur es atrodos, un katru reizi tā karta izskatās pavisam citādāk. Un katrā reizē tā centrālā figūra tajā kartē, vai tas centrāls elements arī ir pavisam kaut kas cits. Kādā vienā brīdī tas ir tas ugunskurs ar to kopienu, kas varbūt ir tā aktuālā tēma, kur tu varbūt ķidā nedaudz ārā, kam tur nevajag sēdēt, kas tev varbūt trūkst ap to ugunskuru. Un kādā citā reizē tā centrālā figūra ir purvs, tāpēc, ka tu kaut kur esi tajā brīdī iesprūdis, tu nesaproti, kā no turienes tikt ārā, un arī tā kartā dod to perspektīvu. Tāpēc ne jau vienmēr mēs, tā teikt, ejam atpakaļ pie tās iepriekšējās kartes, bet to karti forši pārskatīt, bet tā jaunās kartas veidošana ir vesels jauns process, jo katru reizi jau mums kaut kas cits ir aktuāls tajā brīdī, kas ir vai jāizsēro, vai jāizsāp, vai kaut kas tāds, par ko mēs esam ļoti aizrautīgi. Un tas tāds ļoti foršs vizuāls veids, kā visu, kas atrodas šeit, uzlikt uz vienas A4 vai A3 lapas. Jo šeit mums ļoti daudz, kas darbojas. Anthony, I'm just going to... Yeah, what was her point? Yeah, so her name is Baiba as well, and she works in the local authority over here. So she was one of the people who went through the mapping when we did that with teachers a couple of months ago, yes. Right. So she was just reflecting on how wonderful and powerful the experience was, and that while she didn't kind of make it within the session to draw everything, that she was reflecting on that later on, and that she still had images coming to her and reflections coming to her, so it was a very valuable thing, and she would love to return back to her mapping in August when you return to see how that map looks afterwards. Fabulous. Yeah, we're doing it at universities in Japan, and they're just starting. In fact, I did the presentation. They're going to do one icon at a time. So they're going to think about what is the river of their life. That is one 90-minute course or 45 minutes. Then what is the tree is the next one. What are the mountains is the next one. And then they're going to draw the map, maybe after 5 weeks or 6 weeks. So everybody has thought about the different icons. So every time we do it, we want to try a different way. And this is our idea for schools. Ready for the most epic journey ever. For every child to have that is their education. Education is an epic journey. And then they can see why they're learning maths, why they're doing music, why? Because it is part of that epic journey. Fantastic.
Pirms pastāst par šo, tad Antonijs stāstīja par to, ka Japānā universitātē viņi arī strādā ar šīm kartēm, un katra pieeja šīm teritorijas kartēšanai ir pavisam citādāka. Vienā no universitātēm viņi strādā 90 minūtes, 45 minūtes kaut reiz ar vienu simbolu. 90 minūtes strādā tikai ar upi. 90 minūtes strādā tikai ar kalniem. Un tikai to kopējo karti viņi bieži vien izveido tikai pēc 5 nedēļām. Es varu piekrikt, tāpēc es arī biju tie pasākumā, kur bija baigi un arī zīmēju, un man nemaz negāja viegli. Es skatījos, mēs vienā dārziņā strādājam, un viens ļoti daudz rakstīja, pie visām lietām, visas, ne, kaligrāfas, viens ļoti skaisti izzīmēja, un tā, un man vajadzēja to laiku, man tukšlakus kāvēja, man nesanāca tā kā, un tad tu sajūties tā kā, jo tu paskaties pāri, kas notiek, mēs iet, vai ne? Un tā kā es piekritīšu, kas Antonijam, man tomēr patiktos, ka būtu tas viens simbols, būtu tas ilgāks laiks un vairāk tā pārdomāt sevi, jo nav, mēs esam ļoti dažādi emocionāli, kā mēs izjūtam vai varam vai nevaram uzzīmēt vai uzrakstīt, šeit laiku padomāt, kad būtu jāko tieši. Jo, ja sevišķi mēs zinām, ko simbols varētu nozīmēt, jo mēs jau zitā piekli, tas arī varbūt apgrūtības to jāskatā, bet tas ārzemāk, kur, tā, varbūt arī mentalitāte, drusciņi savādāk arī. Un neesam tik atvērti. Jo mēs jau tomēr bijām tādā kafītē kaut kādā laikā un tomēr tas strādā vēl ar vienu. Tā ir tā izglītības sistēma, kurā mēs bijām. Un vēl vieniem mēs runājam par 21. gadsimtu, pēc otro, tad ir daudzās lietās, kur mēs vēl esam, tāda, kad es gāju skolā. Tā ir. So a colleague, she's an educator, she's reflecting that she was also part of the mapping session a couple of months ago, and that she found it very difficult within the session that we ran to draw everything out, and that she really feels that she would have benefited if it was 90 minutes per symbol, because that whole process is about really opening up to yourself. First and foremost, and that the system, the education system that we are part of right now, and the education system that we were part of, in the 20th century when we were back at school, it still lives within us, and part of that is also the difficulty to open up to ourselves. And of course, we're different in terms of how much time we need to create these maps. I mean, it is rethinking everything. When I was at school, I went to America, and the teacher asked me a question. I said, "What's the answer?" Because I had never been asked to think. My whole education was learn, learn, learn. There was no question. So I think that this is a new way. What do you think? What do you feel? Viņš saka, tad, kad viņš bija savā laikā, kad viņš bija skolā, viņš bija aizskries uz Ameriku, un tur viņam uzdeva jautājumu, kā tu domā, viņam uzdeva jautājumu. Un viņš teica, kad viņš mācījās Britu skolā Anglijā, viņam neviens nebija uzdevis jautājumu. Un tur viņam tikai teica mācies, 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 un tur nevienā brīdī jau nemācīja, kā domāt. Kā tu domā? Kā tu sajūti šo problēmu? Ko tu domā par šo problēmu? Un atkal jautājumu, ko nepietiekamā daudzumā uzdod jauniešiem. I think the other thing we want to do is we want to let people think about their national icons. So you were thinking of the flag, the Estonian flag, the blue, the black. What does the flag mean? This is in China, using the different icons that were part of their mythology. So let us bring out the forests, the lakes, the rivers. Let us think of a new set of icons that we can use for the children or the adults to choose their own icons that are important to them. So we're not saying you must have this icon. Let us create the icons you're happy with. Un Antonijs šeit rāda to, ka šī simbola valoda var tikt veidot, kā mums ir nepieciešams šajā kontekstā. Un tie simboli, ar kuriem viņš strādā, tie nav tā teikt iecirsti akmenī, ka tieši šie simboli ir jāizmanto, bet ka to var izmantot daudz dažādos veidos. Un viņš rādīja to, ka viņš šos simbolus arī pārveidojis izmantojot Japāņu mitoloģiju un strādājis arī tādā veidā, izmantojot tā teikt Japānas tādus tradicionālos simbolus, nevis tos simbolus, ar kuriem viņš strādā citās vietās. This is in China. They're not hunting mammoths, they're hunting deer. They're not protecting cattle, they're protecting pandas. Viņš saka, šeit Ķīnā viņi atkal nerezonē ar mamutu medībām, bet viņi medī briežus, un viņi nepasargā lielus ganāmpulkus, viņi pasargā pandas. Un tad šie ir tie simboli, kas ar viņiem rezonējās. So as educators, we just want you to play with this. How can we make people own their own stories? Un šeit ir tas jautājums, kā mēs gan izglītības iestāžu darbinieki, gan kā vecāki varam iesaistīties tādā spēlē ar citiem, gan saviem komandas biedriem, gan arī ar saviem kolēģiem, gan arī ar saviem bērniem,
Un jā, un uzdot tādus fundamentālus jautājumus. Remind the question that you just said. Sorry? Remind me of the question you just said. Just let children own their own stories. Jā, lai bērni jūtās, ka viņi ir iesaistīti un daļa no saviem stāstiem. That's why I love mapping. Every time people draw a map, I see something I have not seen before. Jā, viņš šeit saka, lai arī viņš šīs kartas veidoja ļoti daudzus gadus, katra karta joprojām ir pavisam citādāk, un katru reizi viņš dzird un redz kaut ko pavisam jaunu. Wow. Vai ir vēl kādi komentāri, kādi jautājumi? Kurš atnāks augustā? Labi, tad mēs jūs noteikti you will arrive in August. Yeah. Jā, jo Antonijs atkal būs augustā Igaunijā, kur viņš ļoti aktīvi darbojas ar Tallinas universitātēm, un tad noteikti ieradīsies arī šeit un pamēģināsim šo arī praksē. Varbūt uzsāsīsim vairākas darbības, vairāk dienu garumā, vienu jums, vienu jūsu bērniem, un tad mājās varēsiet arī aprunāties par to, ko katrs no jūs esat iegūmis šajās sesijās. Kāds vispār jums ir domas par to, cik šāda praksa būtu vērtīga jūsu ģimenēs, jūsu komandās, izglītības iestādēs? Man vispār šķiet, mēs toreiz arī tajā konferencē, katrs darīja savu lietu, bet man liekas, būtu vispār interesanti pamēģināt, tieši tā ģimenē kaut vai 2-3 cilvēki, kā mums nonākt pie tā, ka upe ir vienā vietā. Vai kustās vienā virzienā vispār, vai ne? Jā. Kā sapaldas strāvā. Kā tas vispār notiek fiziski. Jā. Jo, protams, mēs runājam par tādu izglītības sistēmu un komandām un teiksim, kaut kādām vidēm ārpus mūsu tiešās, teiksim, ģimenes vidas, bet šis ir tikpat efektīvi arī ģimenes vidēs. Un arī mūsu kolēģi, ar kuriem mēs darbojamies domnīcā, katru Ziemassvētkus viņi, vai jaunajā gadā viņi sanāk kopā, visa ģimene, un visi veido šīs kartas. Yeah, Colin was just reflecting, she was also part of the event, and so she was also reflecting that it was a valuable experience. Mm-hmm. This is with orphans in Japan, really, really young children. Šis ir ar bāriņiem Japānā, tāda kartēšana ar bāriņiem Japānā, kuriem arī, teiksim, tāda vērtību sistēma varbūt ir izskatās citādāk, un kaut kādas lietas viņiem ir atņemtas, nav iedotas. Bet arī šis ir veids, kā ar viņiem var komunicēt un izprast to viņu iekšējo pasauli, kur viņi atrodas savā tādā dzīves brīdī šobrīd. Jā, laikam es no sevis gribu pateikt, thank you all about this. Tas, ko es šeit sapratu, ko mēs darām mentoru tīklā ar jauniešiem strādājot, ar tiem jauniešiem, kuri neatverās. Goda vārds neatverās, kuriem mums ir 15, 20 un 30 metodas, dažādas darba blakus, viss kaut kas. Līdz kaut kam tādām mēs nonākuši vēl nebijām. Un tas, ko es atdzirdēju, man liekas, tā ir kolosāli iespēja, ka viņas atvērt. Ja? Un arī tā pieredze un viss pārējais, un šo noteikti mēs pārnesīsim. Un jau maija sākumā mums ir komanda 3 dienu saliedēšanās un kāda tiešām 3 dienu plānošana sesija, kur noteikti es izaicināšu savējos kolēģīšu. Un augustā varbūt arī kaut ko laikam jauniešiem speciāli arī uztaisīsim. Noteikti, labprāt. So Gaines is part of an NGO over here in Avia, where he works with young people, and he was just reflecting on that he's got tons and tens of different methods and tools of how he is working with these children and young people, who, especially those who have the difficulty of opening up and sharing and reflecting, and he definitely sees a lot of value in this. So when you return to August, we'll do something together with his community of young people as well. Fantastic. Vēl kādi jautājumi? Varbūt vispār, ne tikai par teritorijas kartēšanu, bet kaut kas tāds, par ko gribētu šodien vēl. Es gribētu būtībā uzprasīt, cik korporatīvi vieglāk uztver šīs kartes un cik bērni vai kāda starpība. So the question is, have you noticed the difference between how children in school or education systems perceive the activity of map drawing versus corporations and teams within corporations? Extraordinarily enough, it is so similar. Probably 12-year-old children have the most creativity.
Tas bija silģēts. No. Viņš saka, ka ļoti maza starpība ir, kad visi ļoti vienkārši uztver to, bet apmēram 12-gadīgi bērni tomēr to uztver un izzīmē vislabāk, ka tur vēl tā kreativitāte vēl nav paspēta nogalināt. Yeah. No, it's extraordinary how I see it in different countries. You can't really see some people go from left to right, some people go from that. Everybody's got a different way. But just one thing, just one idea. This is a map that was drawn. We're going to do a spot of creative And territory. I'm just wondering, with your beautiful country and how you see it, with your rivers and your forests, if you couldn't actually do this for children, or anybody, just have this as being the introduction to mapping here, is think about the nature, how connected you are, your history, your mythology, your stories, I believe are all connected to nature. So maybe this is a way that you could start to get children, teachers, everybody, just to think about the beauty of your country and start to feel that that is the pride and how they see it. So that was just an idea I've just had there. Jā, Andrijs runā par ideju, šo ir izveidojis vienu mūsu kolēģiem domnīcas, to, kā teritoriju var izzīmēt arī, teiksim, tādā Latvijas kartes kontekstā un runāt par to, kā mēs jūtamies tādā Latvijas dabā, kādi dažādi stāsti un piedzīvojumi ir dažādās, teiksim, Latvijas teritorijās un dažādās Latvijas vietās. Tā kā jā, šo simbolus un šo kartēšanu var veidot daudz dažādos veidos, gan pielāgojoties mūsu Latvijas tādai teritorijai un kartē, gan arī veidojot pašas savas kartas daudz tādā abstraktākā veidā. But this is just some ideas. Tādas ir dažas idejas vienkārši. Tā kā jā, liels paldies, mēs jau arī nākam mūsu pasākumā, tuvamies pasākumu noslēgumam, un tāpēc gribam, lai jūs tomēr varat vēl parunāt viens ar otru, vēl varbūt ieliet sev kādu kafiju pirms došanās projām. Bet, jā, teiksim, lielu paldies Antonijam par to, ka viņš ir ieradies. Paldies jums visiem, ka jūs šeit esat ieradies. Tiešām liels jums paldies, jo zinu, ka cilvēki ir ceļojuši no ļoti tādiem Latvijas reģioniem. Šeit ir gan pārstāvi gan no Jelgavas, gan no Rīgas, gan no Preļiem, gan no Valmieras puses. Tā kā tiešām liels paldies, ka jūs esat tik tālu ceļojuši, lai šeit šodien būtu. Un noteikti gaidīsim jūs arī augustā. Varbūt uzaicināsiet mūsu ciemos augustā, aizbrauksim arī jums nedaudz tuvāk, lai mums nav tik tāls ceļš jāmēro. Bet tiešām liels jums paldies, ka jūs šeit esat un bijāt. Satikāmies Bauskā. Satikāmies Bauskā, vieta, kur satiekas. Jā, vieta, kur satiekas, jā. And Anthony, we've got a little present from you that is prepared by local people. There's some Latvian goods. Šeit ir neliela dāvana. Thank you so much. Antonijam no vietējiem amatniekiem, kas ir izcepuši Latvijas maizīti un uztaisījuši Latvijas pesto no Latvijas nezālēm. There's something from that viet. I look forward very, very much. Thank you very much. Can we just do a group photo? Thank you very much. Something that you can actually put in your suitcase and take with I you, will because we are definitely. acutely aware of the things that you can and can't take in your suitcase. Yeah, thank you very much. Yeah, no, thank you. Mēs uztaisīsim arī kopildu, bet pirms tam es arī vēlamies vēl pateikt milzīgi paldies arī mūsu šodienas atbalstītājiem, tāpēc, ka šo pasākumu mēs neveidojam divatā un gan galda klāšanai, gan dažādām citām lietām, gan šai telpai mums ir tomēr bijis vajadzīgs arī atbalsts. Un šoreiz mums ir atbalstījuši fantastiskā Guna no fonda AUG, kas ir ieradusies no Rīgas šodien arī. Tāpēc tev sakam lielu paldies, ka tu ieradies un ka tu atbalsti šādas iniciatīvas. Un jā, mēs gaidīsim arī sadarbību turpmāk. Un otro mēs nodosim Zīlītes kolektīvam, kas ir bijis arī fantastisks atbalsts gan mūsu programmas pilotēšanā, gan arī viņi bijuši ļoti pretim nākoši ar šīm telpām, kuras mēs varējām izmantot pēc viņa darba laika. Un varbūt nodošu Inesei, un tad nodošu arī pēc tam tālāk. Tā kā, paldies jums!